SMS Kredit LV futbola virslīgas 27. kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu Ball. Piedāvājam noslēdzošās virslīgas kārtas labākos vārtu guvumus. Spēlē, kurā Liepājas Metalurgs kopumā guva 10 vārtus, Dmitrijs Kmiss pēc pārliecinošas liepājnieku izspēles noslēdza precīzot piespēli un raidīja bumbu jau tukšos Ilūkstenes vārtos. Pēc ilgāka pārtraukuma topā atkal iekļūsi futbola skola Meta Latvijas Universitāte un pieredzējušais Gatis Kalniņš. Meta straujiem soļiem dodas uzbrukumā, Kalniņš saņem piespēli, ļoti pārliecinoši apspēlē pretspēlētāju un nevainojami precīzi ieraida bumbu vārtu apakšējā stūrī. Topa 3. vietā Liepājas Metalurga spēlētāja Iljas Šačina vārtu guvums. Kārtējs liepājnieku uzbrukums, piespēle no labās malas un pie tālā vārtu staba ir Šačins. Viņš kritienā spēja aizsniegties līdz bumbai un pārlidina to pāri pretinieku vārtsargām. 2. vietā Sergejs Golubevs. Futbola klubs Jūrmala izspēlē stūra sitienu. Golubevs darbojas ļoti ātri un pārliecinoši. Aptur bumbu un tūlīt pat ļoti precīzi ieraida to vārtos. Sezonas pēdējās kārtas topā uzvar Romāns Pēcpālovs no futbola kluba Jelgava. Spēlē pret Skonto Romāns nodemonstrē teicamu izveicību. Viņš saņem partneru piespēli, apgriezienā apspēlē 2 pretspēlētājus. Un tad jau bumba ir pretinieku vārtu tīklā. Vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu Ball. Paldies par sezonu, visu labu!